pagaidīšu vēl brītiņu mūsu pārējos dalībniekus. Jā. Nē. Es tikai Elizabeti. Jums arī šodien daudz bērnu prasa depozīt traukus ar cerību, ka jūs nezināt, ko ar viņiem darīt? Hello. Mm-hmm. Lūdzu, ņem vieta. Sveiki! Sveiki, man prieks jūs visus redzēt. Es jāsāk ar ziņu no sociāla antropologa Jāņa Šabano, kuram diemžēl notika ceļu satiksmes negadījums. Viņam viss kārtībā, bet viņš, protams, nepaspēs atbraukt uz sarunu. Tā kā cerams, ka ātri visu atrisinās. Bet mēs esam tāpat ļoti kuplā pulkā šeit. Un noteikti tāpat pagūsim izrunāt visas svarīgākās lietas. Jūs esat atnākuši uz diskusiju, kad internets kļūst par skolotāju, jaunie vīrieši un ekstrēmismu vilinājums. Šo diskusiju mums šogad veidot radās ideja pēc seriāla Adolescents noskatīšanās. Tiem kas varbūt nav redzējuši, es varu pāris vārdos pastāstīt. Tas bija seriāls 4 sēriju garumā par jaunu 13-gadīgu zēnu, kurš bija izdarījis noziegumu, kurš bija nogalinājis savu skolas biedreni. Un laika gaitā atklājās, ka visi pieaugušie viņa dzīvē vispār neko par visu šo zemūdens aizberga daļu, kas notiek internetā, kur viņš ir iesaistījies dažādās ekstrēmās online grupās un komunicē par šāda tipa tēmām, un viņi neko par to nezina. Viņš nāk šķietam no normālas ģimenes, kur viss ir kārtībā, viss ir absolūtā šokā, un atklājās, jā, kad notiek gan bullyings, savstarpējs, starp šīm meitenēm un zēniem skolā. Viņi sazinās emoji valodā, ko neviens pieaugušais nesaprot. Un notiekošais ir absolūts šoks visiem. Bet, protams, mēs nerunāsim par seriālu. Es vienkārši gribēju pieminēt, tas ir labs seriāls. Varbūt viņš pilnībā neatbilst realitātei, kā es apspriedu ar dažiem mūsu diskusiju dalībniekiem. Bet, jā, tas ir tas, kas iedvesmo mums runāt par šo tēmu. Online ekstrēmisms. Jaunu vīriešu socializēšana tādā virzienā, kas daudziem šķiet nepieņemams, bet man liekas, tikpat daudziem nav īsti skaidrs, kas tad varētu nākt tā vietā, lai kvalitīvā veidā ar viņiem runātu par to, kas ir vīrišķība. Tāpēc es gribēju vispirms lūgt visiem diskusijas dalībniekiem pāris vārdos iepazīstināt ar sevi un pie viena atbildēt uz vienu muļķīgu jautājumu, kas ir īsts vīrietis.
Vai es varu lūgt Lauri tev sākt? Pasaka, kas tu esi? Jā, labdien. Es esmu aizēlsies, jo es nāku no sarunas, kuru mēs tikko organizējām biedrību tēvi, un tas arī esmu es pārstāvu biedrību tēvi, Ogles mentālās veselības teltī. Runājām par vīriešiem, par pieaugušiem vīriešiem un viņu krīzēm un ko darīt, lai viņi mazliet ātrāk saprastu, kas notiek viņu dzīvē, nevis tikai tad, kad viņi jau ir nonākuši krīzē. Līdz ar to ar tādu absolūtu aizelšanos es varu teikt, ka man ir sajūta, ka es vienkārši atstāstīšu palēnām šīs diskusijas laikā, par ko mēs runājām tur, jo ļoti labi tās tēmas sasaucas un tikai nonāk vēl agrākā posmā cilvēka un jaunu vīriešu dzīvē. Es tā droši vien atbildēšu uz tavu jautājumu, ka īsts vīrietis ir tas, kurš saprot, kas ir mīlestība. Paldies. Tad, jā. Man sauc Nikita Bezborodovs, un es esmu bērnu psihiatrs. Un atbildot uz jautājumu, protams, ka varētu būt, ka tā ir daļa no mūsu diskusijas vispār, kas ir vīrietis un kā mēs to definējam. Un es īsti nesaprotu, vai tu prasi par dzimti, vai par dzimumu, vai par ko tagad. Bet es varētu pretjautājumu uzdot, jo man metodiskajā centrā pašlaik viens no uzdevumiem ir analizēt Latvijas jauno cilvēku pašnāvības datus. Un mēs zinām, ka īsts vīrietis ir tas, kas taisa pašnāvību, jo pašnāvības joprojām kaut kur 4-5 reizes ir jauno cilvēku grupā noteikti izdara vīrieši, bet ir viens konkrēts veids Latvijā, ir tāda latviskas dzīves ziņas daļa, kā Latvijā jāizdara pašnāvība. Un es varētu tev uzdot jautājumu, uzmini. Kas ir viens galvenais veids, kā Latvija īsts vīrietis izdara pašnāvību? Ar motociklu nobrauc no ceļa? Nav tāda varianta. Kādas vēl jums ir? Citiem dalībniekiem. Vai arī... Jā, vai skatītājiem. Kā jums šķiet? Ir viena konkrēta metode. Vēl tu vari paprasīt divus variantus, un viņi var balsot ar kartītēm. Jā. Vai jums šķiet, ka tas ir indēšanas ar medikamentiem? Nē, to tikai sievietes dara, jā, pareizi. Un tas ir pilnīgi neefektīvi. Vai jums šķiet, ka tā ir, vēnu griešana? Lielāka daļa pareizi atbild, nē. Vai tā ir pakāršanās? Jā, tā ir pakāršanās, bet ir vēl precīzāk, ir viena vieta, kur? Nē, šķūnīs ir vienīgais, un ja tev nav šķūņa, tikai tad, tāda sarkastiska no manas puses atbilde ir, īsts vīrietis Latvija ir tas, kas pakārās šķūnī. Paldies, Andri. Jā, paldies, Nikita. Uzjautrināju. Man ir savs viedoklis par visām tām pašnāvībām, ko Nikita bija teicis. Bet pastāst, kas tu esi sākumā? Jā, es pateikšu. Andris Pāže, ieslodzījuma vietu pārvaldes CS audzināšanas iestādes nepilngadīgiem priekšnieks. Ļoti garš nosaukums, darbs arī sarežģīts, bet mums darbs bija šim līdzvērtīgs ar Nikitu, jo viņš vairāk no psihiatrijas puses, jā, es vairāk no audzināšanas viedokļas runāšu. Bet atbildot uz tavu jautājumu, kas ir īsts vīrietis, es varētu arī uzdot arī pretjautājumu, kas ir īsta sieviete. Jā, protams, ka mēs varam pateikt tā, ka nevis vīrietis, nevis sieviete, bet vienkārši kas ir īsts cilvēks, kuram ir cieņpilna attieksme pret visiem pārējiem. Tas ir tā. Bet par pašnāvībām es tev papildināšu vēl tavējā. Ja šķūnis nav, parasti aiziet uz mežu. Jā, paldies. Sveiki, es esmu Andrejs Vīksna, internetu žurnāla Satorija galvenais redaktors. Man īsti nav atbildes uz jautājumu, kas ir īsts vīrietis, bet man ir cerība, ka šo faktu nemēģinās noteikt satversmē.
Es esmu Linda Curika, es esmu publiciste un pilsoniski un politiski aktīvs cilvēks. Un laikam tokens sieviete šajā diskusijā, par ko es jūtos ļoti lepna. Bet, jā, pavisam nopietni, tad man nav gudi, es sāku par šo domāt, un es gribētu, lai man būtu tik asprātīgi atbildi, kā tur bija, bet man viņas nav, es nezinu, es godīgi sakot īstenībā nezinu, es nezinu arī, kas ir īsta sieviete, man nāk prātā tikai ārkārtīgi stereotipiskas lietas, tādēļ, ka tās ir tās, ko mēs ikdienā redzam, bet, tas mans prāts jau, protams, saka tā kā, arī kāda starpība. Es domāju, ka katrs var pats definēt, cik sievišķīgs vai vīrišķīgs viņš ir. Viņiem drīkst tā darīt. Paldies. Linda, varbūt tu arī vari turpināt, jo tu man pateici vienā mūsu sarunā interesantu lietu, kas, protams, man arī bija redzama pēdējās Polijas vēlēšanās, ka jauni vīrieši Eiropā pēdējos gados ir tieši lielākā grupa, kas nosliecās par labu konservatīvām izvēlēm. Un kas varētu būt, tavuprāt, tie iemesli, kāpēc viņi nesadzird sev neko piemērotu tādā liberālākā diskursā? Varbūt tev ir komentārs par šo? Tur ir dažādi, jā, tā ir taisnība. Es esmu strādājis pie vairākiem projektiem, kas ir gan Polijā, gan Slovākijā, kur liberāļi mēģina glābt savu valsti no ļoti liela konservatīvas un tā skaitā no autoritārām tendencēm un veicot analizējot datus vienkārši par vēlētāju tām tipiem, ir kļūst skaidrs, ka paļauties var tikai uz jaunām sievietēm. It sevišķi Polijā vienkārši tika taisīts kampaņas, Slovākijā tika taisīts kampaņas, kur mērķa auditorija bija sievietes vienkārši, jo uz vīrieši balso ārkārtīgi konservatīvi vēlēšanās. Un vienīgā cerība tātad, sevišķi Polijā, ņemot vērā tos visus jautājumus par reproduktīvajām tiesībām, par abortiem, lai pavirzītu to diskusiju un to varas centrālu uz citu pusi, bija investēt kampaņās, lai sadusminātu sievietes, lai viņas vienkārši aktīvāk dodas uz vēlēšanām. Tā ir diezgan arī slikta, protams, ziņa no tās puses, ka tā kā, kaut kādā ziņā kāds ir drusciņi arī padevies, ka vienkārši šie vīrieši ir tad drusciņi zaudēti. Bet tas, kas notiek, protams, ka ir šī tā saucamā manosfēra, viņa ienāk arī tajās mazajās valodās no angļu un krievu valodas, starp citu. Latvijā lielākoties no krievu valodas, tātad šie podkāsti, viedokļu līderi, kas stāsta par to, ka tātad īsts vīrietis ir normāls alfa tēviņš, tas viss ir saistīts, un sieviete savukārt ir tā, kas viņu iedvesmo un ir dīva un ir trausla un ir maiga, jo viņai ir jāmotivē vīrietis pelnīt un strādāt un būt noteicošam. Un, protams, ka no tāda sociālā zinātnes viedokļa ir skaidrs, ka tas tā gluži nedarbojas, izdarot lielu spiedienu uz vīrieti, kas nevēlas būt alfa tēviņš, mēs viņu vienkārši salaužam. Bet tās idejas ir ienākušas tajā mūsu publiskajā diskursā, un tās lielākās bāzes ir, protams, par to, ka jauni vīrieši klausās šos podkāstus, tic šiem viedokļu līderiem, kas ir, piemēram, Andrew Tate, ja, kur arī pat jauni zēni zina, kas ir Andrew Tate, un klausās tur viņu un savām māmām, tā skaitā mēdz aizrādīt, ka pārāk īsa kleita, nav pārāk pieklājīgi. Tas ir tas satraucošais, bet es arī nevarētu teikt, ka vismaz man varbūt citiem ir kaut kādi risinājumi. Vispār neviens īsti nezin, ko tā kā labu risinājumu šim pagaidām nav. Tādēļ, ka tie algoritmi tev piegādā arvien vairāk šī satura, un tu nonāc tur ar vien dziļāk un dziļāk, līdzīgi kā tas bija savulaik ar ISIS video, kur tu aizgāji YouTube'ā vienreiz paskatīties kaut ko par garīgumu, un tev ar vien dziļāk ieved tajā terorismu radikālismu. Tad šis ir arī kaut kas ļoti līdzīgs, kur tu vienkārši ar vien dziļāk nonāc, un līdzīgi arī ar to toksisko sievišķību, ka tu tā kā jo vairāk skaties, jo vairāk un dziļāk tu tur nonāc. Un ir kursiki, un ir viss, un ir retrīti. Manais mīļākais sociālo tīklu saturs ir tie vīriešu vīrišķības retrīti, kas izstāsta kā geju vienkārši kaut kāda ballīte. Viņi visi ir tādi sakačāti, spīdīgi, visi tur apskaujas aplī, un man liekas, tas izstāsta pēc geju porno, tas ir tik dīvaini. Bet tas teikt, tas tā ļoti dīvaini tā visa vīrišķības vide, no malas skatoties, un tāda traka drusciņa viņa, man liekas, ir. Paldies.
Es gribēju pajautāt, Andrej, varbūt tev ir ideja par to no mēdīju perspektīvas, kur mēs varam sasniegt ar kaut kādu citu tipu vēstījumu šos jauniešus, vai varbūt kāda vispār ir kaut kāda mēdīju stratēģija, no tāda liberālāka mēdīju stratēģija, lai kaut kādu virzītu citu tipa message? Nu jā, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, bet man liekas, ka, kopumā jau jāsaka, ka tam, ko mēs tagad saucam par tradicionālajiem mēdījiem, vai ne, kas ir tas, ko mēs agrāk būtu vienkārši saukuši par mēdījiem, tam pieskaitot arī Satoriju, kopumā jau šo mēdīju tā relevance un auditorija dilst, un cilvēki aizvien vairāk iegūst informāciju citās vietās, tā skaitā sociālos tīklos, protams, un tāpēc man šķiet, ka risinājums nav tik daudz, LSM, Delfos, Satorija, vēl kaut kur ir runa par to, kā uzrunāt šos vīriešus vietās, kur viņi ir. Un starp citu, es piedalījos šonedēļ vienā seminārā, kur seminārs bija par mēdīju auditorijas pētījumiem, bet tur cits starpā izskanēja mani pašu pārsteidzoša lieta, proti reklāmdevēji regulāri vēršas pie mēdījiem, jautājot, kur ir vīrieši, kas ir tas saturs, ko viņi patērē, un nevienam uz to īsti nav tādas labas atbildes, patiesību sakot, jo, ja paskatās, kas ir tās vietnes, kurās vīrieši pavada Latvijā visvairāk laika, tad atbilde ir ss.lv un YouTube. Tā kā tās ir vietas, kur ir šķiet jāliek šī informācija. Jāizliekās, ka tu pārdod mašīnu un jāiešmugulē kāds pozitīvs message. Tieši tā. Mēs varam sākt rakstīt pozitīvas slējas par vīrišķību. Es esmu pie mašīnu reklāmām. Paldies. Pirms es uzdodu nākamo jautājumu, es arī gribēju pateikt, ņemot vērā, ka mēs esam daudz, jūs droši varat arī vērsties pie saviem kolēģiem un tā kā komentēt to, ko viņi saka, bet es gribēju atgriezties pie Linda teica kaut ko par kursikiem, bet mums ir arī šeit viens cilvēks, kurš nodarbojās ar nopietniem kursiem, un tāpēc gribēju Laurim paprasīt, kas notiek tavos kursos, un tu vadi kursus tēviem, un es domāju, tam droši vien arī ir kaut kāds sakars ar tēmu par to, kāda ir mūsdienu tēva loma, un droši vien arī ar dzimumu līdztiesību, vai ne, jo tur esi daudz runājis par bērnu kopšanas atvaļinājumu tēviem un principā tādu līdzvērtīgu iesaistīšanos bērnu audzināšanā. Jā, tur tu uzdevi kaut kādus vairākus jautājumus. Es nezinu, ko tur izdosies atbildēt, bet respektīvi, kā es solīju, es nesīšu kaut kādas lietas no tās sarunas, kur tikko bija. Un tad viena no tām lietām, pirmkārt, kā vispār vīrieši nonāk kursos par bērnu audzināšanu, kā viņi domā, ka tas būs par bērnu audzināšanu tikai, jo viņi kaut kā ievili vīriešus vispār dabūt, un kaut kādā mērā tas arī ir tas stāsts, kāpēc... Reklamējies SSLV. Nē. Viņi, tādos kursos, tādās pieredzēs vīrieši kaut kā ir jāiebilina, vai jāiestumj. Daļa joprojām auditorijas ir tie, kurus atsūta partneris. Tad ir tādi, kuriem tā ir spiesta lieta. Tad ir daži, kuriem iesaka čomi draugi. Ko tas nozīmē spiesta lieta? Spiesta lieta ir tāda, kad tur jau bāriņi tiesa klauvē pie durvīm. Un tad ir tādi ļoti daži, kuriem ir čomi ieteikuši. Ja? Ar katru gadu tad paliek vairāk, jo vairāk mēs esam vīriešiem novadījuši tos kursus. Un tad ir daži reizēm tādi baltie zvirbuļi, kuri jau sen ir sekojuši, kuri ir domājuši, kuri ir gribējuši un kuri atnāk uz kursiem. Un tas, ko viņi tur dabū, tāpatās viņi ievilinās, tāpēc, ka viņi grib saprast lielā mērā, kā labāk audzināt to bērnu, vai kā ar viņu tik galā, vai kā viņu disciplinēt, vai vēl kaut ko. Un tad palēnām, un tā ir varbūt tā atslēga,
kas atšķir, piemēram, ir ļoti daudz labas grāmatas un podkāstu un visu kaut ko varētu noklusēties. Tur mēs vienkārši dzirdam kaut kādu informāciju. Tur mēs dzirdam, ja mēs esam skolā labi mācījušies un mums tas ir padevies, tad mēs mākam arī to dzirdēto informāciju mēģināt pārnest uz praksi, un tad mēs sākam praktizēt un kaut kas no tā notiek. Un tad tā ir tiem, kas lasa grāmatas. Bet savukārt tas kurs formāts, pirmkārt viņš liek praktizēt, jo ir mājas darbi, un tad tomēr ir jāizdara kaut kas un jāpapraktizē kaut kādas lietas ar bērniem. Bet tā otra lieta, ko vīrieši, pie kā viņi nonāk, kurš, nezinu, 2. nodarbībā, kurš 5., kurš 9., ka, īstenībā mums ļoti daudz jāreflektē pašiem par sevi, jādomā par sevi un jādomā, kāpēc mēs tā reaģējam, nevis kāpēc bērns tā uzvedas, bet kāpēc ir tāda mana reakcija, kāpēc tā izjūtu, kāpēc man liekas, ka man ir jāsaņemas ieiet pa mājas durvīm iekšā, ja? kas to ir izraisījis. Respektīvi, pirmkārt, vīriešus nav viegli ievilināt. Es saprotu, ka šajās kas ir mūsu šīs sarunas, tas temats, tos jaunos vīriešus kaut kādā mērā ir sanāk vieglāk caur algoritmiem un ļoti kaut kādām vieglām it kā atbildēm, kuras patiesībā nav nekādas atbildes, ir ievilināt kaut kādā šajā te under the dome, kaut kādā vietā, kur viņi sajūtas sadzirdēti. Un tā varbūt ir tā galvenā atbilde, kāpēc tomēr šis te notiek, cilvēki grib būt sadzirdēti. Ja? Cilvēki grib būt sadzirdēti, un arī tajā filmā tas bija viena no tām tēmām, kad tas puika nebija vienkārši sadzirdēts no tēva puses. Ja tēvs būtu ātrāk pieslēdzies un kaut kā sajūtas, sapratis un sarunājies, tad nevis domājis, ka viss ir kārtībā un tam līdzīgi, tad viss būtu labāk. Un tā ir gan ar tiem mūsu pieaugušajiem vīriešiem, gan ar tiem mūsu jaunajiem vīriešiem. Un tā vieglā atbilde, kura nāk smagi un kura nozīmē praksi, ir veidot attiecības ar tiem puišiem, ar tiem vīriešiem, sarunāties un darīt to tādā veidā, kur mēs mācamies ieraudzīt cilvēkā īpašo svarīgo un to, kādēļ ir svarīgas attiecības, nevis ieraugam tikai vai atrodam atbildes, kāpēc tie visi citi apkārt ir tādi objekti, kuri ir radīti, lai apkalpotu manas vajadzības. Paldies. Nikita, es gribēju pajautāt tev, kāpēc tie radikālie vēstījumi ir tik efektīgi, kāpēc to ir kaut kā vieglāk absorbēt un tam vieglāk pakļauties nekā varbūt kaut kam pretējam? Es droši vien, ka neatbildēšu uz jautājumu. Tas ir, man liekas, lielā mērā retorisks. Skaidrs un vienkāršs vēstījums, protams, ka ir efektīvāks par sarežģītu, neviennozīmīgu, samudžinātu, kognitīvi prasošu. Ja? Bet manas pārdomas, klausoties arī šo diskusiju, viens ir... Ja mēs runājam par interneta kontekstu un tā ietekmi, es joprojām gaidu to brīdi, kad es sastapšos ar kaut kādu fenomenu, par kuru es varētu droši teikt, ka jā, tas ir kaut kas jauns, ko internets ir radījis mūsu dzīvē. Es vēl gaidu, es tādu vēl neesmu redzējis. Ja, faktiski tas, kas notiek, ar ko mēs saskaramies un ko arī aktualizē gan šīs diskusija, gan Netflix seriāls, ja, tad, kas ir svarīgi fenomēni, bet tas nav nekas jauns. Ne vardarbība, ne bullyings nav nekas jauns, ne pornogrāfija nav nekas jauns, ne jauno vīriešu radikalizācija nav nekas jauns pasaules vēsturē. Ja, tad tas, ko dara internets amplificē, pātrina, ja, tad dažādus sociālus procesus, un to gan mēs varam redzēt. Un šajā kontekstā, es nezinu, es varbūt tā diezgan filozofiski, bet kopumā, ja mēs runājam par konservatīvo un liberālo tad pieeju, tad tas ir divas evolucionāras stratēģijas, kas atkal ir bijušas kopā ar mums viscaur mūsu attīstības vēsturē, ja, tad, un abām ir nozīme. Ja, tad,
konservatīvas stratēģijas nozīme ir liela tad, kad vide ir apdraudoša. Ja, tad tu dzīvo pirmatnē kaut kādā ciltī, ja, tad ir svarīgi sargāt robežas, ja, tad orientēties uz mediānu, uz videu, nepieņemt dažādību, ja, tad tradicionālas vērtības kontekstā, tad, kad, naktī kaimiņš var atnākt un tavas govis nozagt un tevi nogalināt. Ja, tad vai arī atnākt kāds foršs svešinieks un atnest jaunu, vēl nezināmu infekciju. Ja, tad bakas, piemēram, ja, un tad visa kontinenta populācija nomirst. Ja tu esi atvērts pret dažādību, pieņēmošs, iekļaujošs. Ja, tad, bet šī stratēģija ved uz stagnāciju, uz pilnīgu jaunā neesamību. Un līdz ar to nav ilgtermiņa efektīva. Ja tad liberāla stratēģija pretēji, ja tad atvērtība pret dažādību, pieņemšana, atvērtība pret jauno pieredzi, ja tad ļoti laba tad, kad vide ir droša. Ja, tad, kad nevar atnākt kāds un atnest jaunu baktēriju tavai ciltī. Un, protams, es kā liberāls cilvēks, es jau domāju, ka mēs visi uz vienas zemeslodes dzīvojam, tad, kad citplantieši atlidos, tad varbūt būtu svarīgi uz to konservatīvo stratēģiju pārslēgties, bet mēs redzam, ka tas svārstās. Ja, tad, pasaulē, ja, tad tā virzība no liberalizācijas uz konservatīvo vērtību atkal pusi un atpakaļ. Ja? Tad es domāju, ka tas, ko mēs novērojam pašlaik, ir zināmā mērā tad atkal šī svārsta kustība. Tikai internets un digitālā vide to pātrina. Bet, tev nešķiet, ka tur ir kaut kādas unikālas iezīmes tajās internetā iespējās, kas to veido kaut kādā citā veidā, vienkārši pastiprina, ja? Es tur neko unikālu tiešām neredzu. Es redzu, ka internets ir tas, kas pastiprina un pātrina jau tā sabiedrība notiekošus procesus un cilvēka dabas izpausmes. Bet ja mēs runājam par jauniem vīriešiem un tas, kāpēc daļai tā ir zināma tāda riska grupa, ja tad vecumposma uzdevums ir tāds, ka ir nepieciešams veidot identitāti savu. Ja, tad, un identitāti veidojas caur piederības sajūtu. Un ja sanāk tā, ka kaut kāda iemesla pēc tava dzīves pieredze, tā vide, kurā tu esi, tā skola, tā ģimene, tā sociāla vai kulturālā vide, neļauj to piederības sajūtu veidot, ka tu nevari piederēt. Protams, ka to piederību ir jāmeklē kaut kur, un tad, protams, ka īpaši radikāli dažādi veidojumi sektas, vēsturiski dažādi tie risinājumi bija, ir tas, kas piedāvā to piederību. Ļoti skaidru identitāti, ko viegli pieņemt, un tas, protams, ka ir problemātiski. Ja socializācija tālāk notiek šai te vide un identitātes veidošana notiek šai te vide, skaidrs, ka tas varbūt saistīts ar daudziem riskiem tālāk. Bet priekš manis tas ir jautājums par alternatīvām, par opcijām, par to, kas notiek tai ikdienas un reālajā dzīvē, un tas ir iemesls, kāpēc man, protams, filma patika. Ja, tad, jo mākslinieciski tā ir fantastiski veidota, rekomendēju noskatīties, bet kā profesionālis es viņiem nenoticēju, jo tas stāsts, kas ir parādīts, ļoti sāsinātā veidā, bet skatoties uz to ģimeni, skatoties uz to vidi, cik viņa tur skolā nebūtu vardarbīga un ne līdz galam labvēlīga, es neticu, ka šāds stāsts varēja tiešām veidoties. Ja, tad, jo es redzu, ka tam puisim tomēr tā vide, tā ģimene tīpaši bija pietiekoši laba. Un tur iztrūkst būtiskie riska faktori, jo atkal tas, ko dara internets, viņš pats par sevi neveido risku, viņš precipitē risku. Ja, tad, ja ir citi riska faktori, un tad ir vēl pa virsu šīs, tas pātrina un milzīgi pastiprina to procesu, bet pats par sevi neveido to. Man liekas, Sandra, tu varētu par šo pakomentēt no savas pieredzes un varbūt ieskicēt nedaudz sākumā par to, par jauniešiem, kas atrodas cēsu audzināšanas iestādē un varbūt mazliet par to viņu sociālo fonu un situācijām, no kādām viņi nāk. Jā, Nikita ļoti pareizi arī visu pateica.
Bet šeit iet runa par to, vēl kas ir, tā kā Nikita bija teicis to, ka it kā, ja ģimene ir normāla, ja, un viss ir kārtībā, kā reāli viņš no interneta visu to iegūst, tad tur varbūt es varētu bišķiņu oponēt tīri no pieredzes. Jo pie manis atrodās dažādu kategoriju nepilngadīgie. Ir gan no bez vecākiem palikušie bērni, jā, ir arī no krīzes centriem, ir arī no nepilnām ģimenēm, bet arī ir labvēlīgas ģimenes, kur arī viss kārtībā, viss notiekās, bet ir ļoti nenormāla pāraprūpe par to bērnu. Un tā pāraprūpe arī ietekmē bērna, es nezinu, varbūt tas būs skaļi teiks, ja psihi, varbūt, ja Nikita var mani tieši palabot to visu, jā, bet, un viņš arī meklē, viņš mūk projām no tās pāraprūpes, jo meklē viņš kaut kādu atbalstu, arī sāksim kompānijas, galu galā internets un sociālai tīkli. Tāpēc šeit iet runa par pašu ģimenes attieksmi, kas notiek savstarpēji attiecībā, piemēram, ar bērniem. Jo šeit arī, tā kā jūs sakat, tēvi kursos piedalās, man ir jautājums, piemēram, cik kaut vai procentuāli, jums liekas, cik procentuāli cilvēki, tie vīrieši, kuri interesēs par bērnu audzināšanu, paņem sev to pozitīvo, ja, un pasaka to, ka tas ir baigi feini, ja, un ka esmu ieguvis baigās zināšanas. Nav tā, ka kaut kāda pretestība notiek kaut kur beigās, ja to, ko jūs te stāstiet, ja, bet es esmu gudrāks par jums un neko jaunu te neuzzināšu. Nē, tas varbūt ir tas fenomens. Tas ir tas fenomens ar grupu. Viņa ir slēgta grupa, kurā notiek kaut kas izstieptā laikā. Un tieši tā, viņi ļoti bieži ienāk ar šo attieksmi. Īpaši, ja viņi ir tur iestumti vai kaut kā pret savu, tad ir šī te pretestība, ja? Bet tiešām, tie ir atsevišķi gadījumi, un faktiski tie ir tikai tie, kas tiešām ir, un arī atsevišķi sociālo dienestu atsūtīti, kuri, var just, un viņi to parāda arī tajā, ko viņi saka, un kā viņi rīkojas, kā viņi joprojām stāsta, ka viņi paliek pie sava. Bet absolūtais vairums šo te vīriešu, kuri iziet cauri kursam, viņi tiešām saprot par sevi, viņi saprot, kā ļoti vienkāršas prakses pamaina tās attiecības gan ar sevi, gan ar bērniem. Jā, paldies. Tad sanāk tā, ka, pieņemsim tā, ka 99% ir ok, ja, un tas 1% nonāk manā redzes lokā, ja. Kur tiešām ceļš vecāki, kad viņiem runājos tieši par bērnu uzmanības pievēršanu, jā, ko viņi tur nepareizi varbūt ir darījuši. Un tad ir atbildi sekojoši. Jā. Es zinu, kā audzināt manu bērnu, jā, kā ar viņu runāt, un viņam tika dots viss tas labākais, un tad man uzreiz momentāli jautājums. Ja viss bija tik feini, jā, tad kāpēc viņš atrodās pie manis? Ja, un pat bija tādi gadījumi, ka notiek arī mums tāds tā kā vecāku dienas, nosimsim tā atvērto duru dienas, ja, uz mātes dienām, kad arī visas ģimenes brauc pie manis. Un pat bija tāda varianta, ka es pirms katra tāda pasākuma cenšos arī runāties ar visiem vecākiem savāds vienā telpā. Un man pat bija tā, ka vecāki savā starpā pat bija sakaušies. Reāli. Jo notiekās vainošana, visus vainoja, valsti, prezidentu, policiju, skolu, visu pārējo, bet kad viņam uzdod jautājumus, ko ģimene devusi. Un tad, protams, ka ir tādi vieni, kuri par to aizdomājās, jā, bet citi saka, nē, tāpatās viņi pastāv pie savā, un tad notiek tā konfrontācija viņu starpā. Un ar bērniem te ir tas pats variants, jo tagad mēs vienkārši runājam par jauniem vīriešiem, par visu pārējo, bet šī ir tēma ne tikai vīriešiem smagā, ja, šī tēma ir arī meitenēm, ja, jo arī staigājot pa skolām, ja, un lasot lekcijas tieši par savstarpējām attiecībām un tieši no savas pieredzes prizmas, ir izveidojies arī tāds nevis priekšstats, ja, bet novērojums to, ka tomēr meitenes ir nežēlīgāks par čaļiem. Ja? Un, diemžēl, tā ir tāda situācija mūsdiena. Varbūt kā
teica, ja, ka Polijā tur sievietes, un vispār, nezinu, mēs laikām ejam uz kaut kādu tādu matriarchātu, ja, ka mēs mazliet tos atgriezīsimies apakaļ, un vīrieši paliek tā kā, nu, tā kā zemākās, nu, neteikšu to kā kastā, ja, bet kaut kādā zemākā līmenī. Jo tā raušanās pēc tās vienlīdzības un viss pārējais, tā varbūt arī kaut ko tāda ietekmē. Jā. Jo šeit arī varbūt ir jautājums arī vēl tāds, ka kāpēc arī vēl tā nežēlība arī notiek starp bērniem, ņemot vērā no tā interneta prizmas, ka mēs paši kaut kā vienlīdzīgi uz to skatāmies. Jo, labi, ņemot vērā mūsu visu to ekonomisko situāciju, kas mums tagad arī notiek valstī, un es domāju, ka arī visā pasaulē, mēs neesam vienīgie tādi, ka bērni tiek atstāti paši sev. Un, protams, ka viņi meklēs atbalstu savos draugos, un kaut arī elementārais daudz droši, kas skatās YouTube un redz ļoti daudz piemērus, kur notiek kaut kādi konflikti jauniešu vidū uz ielas, ja, un tur kaut kā, piemēram, 3 nepilngadīgie vai 4 cenšas piekaut vēl vienu nepilngadīgo, ja, un viens pieaudzis vīrietis no malas to visu filmē un pēc tam komentē YouTube. Vot paskaties, kādi ir jaunieši, un man uzreiz jautājums, ko tu pats esi darījis, jā, lai to visu novērstu? Jā, te ir runa par to vienaldzību, jā, un tāpēc arī tāda situācija, kāda viņa tagad arī šeit mums, jā. Linda, tev bija komentārs, jā? Jā, es vispār piekrītu, ka meitenes ir nežēlīgāks iespējams, bet vispār pusauģi ir drausmīgi. Viņi ir tiešām ritīgi nežēlīgi, un meitenes, es domāju, vienkārši viņām kaut kā, nu, viņas ir tā kā slīpētā. Es nezinu, es neesmu nekāds bērnu psihologs, ja? Es vienkārši esmu divu pusauģu meiteņu māte, ja? Viņas vienkārši ir slīpētākas nekā tie zēni. Pirmkārt, bet otrkārt, viņas daudz vairāk runā. Arī tā skaitā savā starpā, es zinu, man ir draugi, kuriem ir dēli šajā pašā vecumā. Viņas neko nezin, ko tie bērni dara, tāpēc, ka viņi vienkārši nerunā. Viņiem tā kā ar knīpstangām jāvēl kārā. Nezinu, kā godvārds, kā to risināt, bet es tā kā visu laiku visu dzirdu, un visu laiku ir drāmas ar visām draudzenēm. Un, protams, ka tie zēni vienkārši viņi trāpās pa ceļam. Tas nav pret zēniem, tas vienkārši, viņas, nu, tie vienkārši ir pusauģi, jā. Bet man vienīgais, kas mani satrauc tajā, nu, man liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar vīriešiem. To es esmu sapratusi. Kā aiziet pazemošanai, jā, pārēzi kā tādi. Nē, tiešām tie ir vienkārši tā kā dati, jā. No kuriem dati? Nē, nu, piemēram, ir grāmata The End of Men, kura lielākoties ir dati no Lielbritānijas un ASV, bet ar vīriešiem ir tā, ka viņi retāk iesaistās mūža izglītībā, viņi retāk iegūst augstāko izglītību, viņi nu, vispār tā kā ārkārtīgi bieži izkrīt arī no karjeras pie krīzēm. Ja? Tagad nu, Lielbritānijā, piemēram, tā kā normāls trends un ASV ir tas, ka sievietes izvēlas nedzīvot ar vīrieti, jo vienkārši čakars. Un man ir draudzene Santa, kas man saka, ka geju pāri pret viņu sākuši izturēties tā kā pilsētnieki pret tiem lauku pāriem, tā kā viņš arī kaut ko tev mājās ar tev gan ir paveicies. Nu tā kā ar bišķī tādu, nu, LGBT pāri izturās bišķi ar tādu nicinājumu pret tiem heteroseksuāliem, tā kā, jums nesnāk, bet, nu, nevienam jau jums tur nesanāk, jā. Nu, kaut kas, es nezinu, viņiem ir grūti rūpēties par tiem bērniem, uzņemties atbildību par mājas soli. Tās sievietes arī savā dzīvē kaut ko grib, man liekas, izdarīt. Nu, es nesaprotu, tā kā, kāpēc ir tā, ka vienīgā iespēja vīriešiem atkal beidzot nostāties uz kājām, ir tā kā bišķi tomēr iebāžot tās sievietes atpakaļ virtuvē. Man liekas, ka tas ir super problemātiski. Mēs negribam atpakaļ virtuvē. Mēs gribam tā kā dzīvot pilnvērtīgi normālu cilvēka dzīvi. Tas nozīmē, ka vīriešiem ir jāsāk uzņemties lielāku atbildību mājās. Ļoti labi, ka noteikti biedrībā tev par to es pieļauju, diezgan daudz tiek runāts, un tas ir tas risinājums. Nevis tā kā iestūķēt sievietes atpakaļ, un nekāda matriarchāta nekad nav bijis. Nu, tā kā, par ko mēs vispār, kāds matriarchāts, kāds tas ir bijis? Tā kā padomu laikos, ka tās sievietes tā kā sēdās uz traktoru, viņas vīrs pēc tam piekāva. Nav nekāds bijis, mēs to neesam piedzīvojuši. Es nezinu, varbūt alu laikos, bet neko mēs par tiem alu laikiem nezinām. Nu, tā, nu, jā, līdz ar to es nezinu, kaut kas pēc datiem, kaut kas ir off. Arī ar zēniem kaut kas nav kārtībā.
Bet es vienkārši šitādās diskusijās esmu gadu desmitiem sēdējis, es jums teikšu godīgi. Mūžīgi vienmēr kā tad ar vīriešiem? Viņi arī cieši, ritīgi cieši, es taču zinu, viņi izdara tās pašnāvības, viņi nodzerās, ir azartspēles, mamutu nešana, kas viņus salauž. Es visu šo saprotu. Bet kāpēc ir tikai biedrība tēvi, kas ar šo nodarbojas, kur mums ir vismaz 10 vai 20 vīru stiprināšanas un pusauģu zēnu stiprināšanas organizācijas, kas viņiem stāstītu par konsentu, par attiecību veidošanu, par savu jūtu pasaules, tur es nezinu, iepazīšanu, kā runāt, piemēram. Šitās te lietas, man liekas, ka kaut kas tāds, jo vienkārši mūžīgi tā kā tās sievietes beigās ir vainīgas, man liekas, tā kā varbūt vīrieši paši var tik galā ar varu īsu komentāru iestarpināt. Par to vīrišķību runājot, ir labas ziņas, jo arī ar meitenēm paliek strauji, jo ar vien sliktāk paliek. Jo skaidrs, ka viena saruna šeit ir par dzimtas stereotipu, un kaut kas notiek ar dzimtas stereotipu globāli Latvijas kontekstā. Tās atšķirības sociāli konstruētas, viņas tomēr mazinās, un varbūt daļa no tiem efektiem uz to zudušo vīrišķību ir saistīts ar to. Bet runājot par meitenēm, tad beidzot es esmu sagaidījis brīdi, kad starp 11 līdz 15 gadu veciem pusauģiem meitenes beidzot smēķē vairāk nekā puiši. Ja, tad tie trendi, mainoties dzimtas stereotipam, tad kaut kas notiek arī ar meitenēm. Nav tā, ka mēs runājam tikai par puišiem. Es skatos uz to problēmu, es domāju, protams, ka pastāv bioloģiskās atšķirības, bet lielā mērā tā atšķirība lomās ir sociāli konstruēta. Kaut kas ir noticis ar šo sociālo konstruktu 20. gadsimtā, un problēma ir tāda, ka nav jau citas pieredzes. Tad vienīgais, ko mūsu smadzenes dara, mēs atgriežamies pie iepriekšējais. Un iepriekšējais veids, kā mēs konstruējam vīrišķību, ir tas patriarchālais domostroja variants, un iespējams, ka tas atrisinājums pašlaik ir tāda neskaidrība zināma, tad visiem, ne tikai vīriešiem, varbūt ir jākonstruē kaut kāds jauns, cits vīrišķības konstrukts. Un es nevaru atbildēt, kas tas ir, bet tas ir viens variants, ka mēs nonākam līdz jaunam ekvilibram. Cits variants ir pilna dzimtas kā tāda, kā konstrukta likvidācija, uz ko es neticu, jo mūsu valoda ir skaidri balstīta dzimtē, bet tas varbūt ir. Piemēram, ir feminismu virzieni, kas, protams, mēģina mūs pārliecināt, ka ieguvumi ir abiem dzimumiem, bet šķiet, ka kaut kādā mērā mēs taču saprotam, ka jānotiek kaut kādai varas pārdalai, un tiem, kam viņi šobrīd ir vairāk, viņas būs mazāk. Tiem, kam varbūt šobrīd ir jādara mazāk, būs jādara vairāk, vai kā jums šķiet, tas ir vienkārši nevēlēšanās pazaudēt to, kas tev ir, slinkums, ja tu vari palikt pie esošās situācijas. Ja tev vēl kāds tajā brīdī pasaka, ka šī brīža situācijas negatīvie efekti nav tava vaina, tev principā vienkārši ir opcija nedarīt neko. Bet nav jau vairs nekādas esošas situācijas. Tā esoša situācija ir vēsture. Man šķiet, ka viņa ļoti lielā mērā vēl pastāv, vai ne? Piemēram, izveidojot ģimeni un kļūstot par māti sieviete, kuri līdz tam brīdim ir bijusi, varbūt viņas prāt līdztiesīgās attiecībās ar visām durvīm vaļā, pēkšņi saprot, ka nekur tā vecā situācija nav pazudusi. Man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti daudz sieviešu joprojām ikdienu. Man liekas, ka Lauris arī par šo var droši vien pakomentēt, vai tā ir vai nav, jo ne jau patiesībā, cik daudz cilvēku tomēr aiziet kaut kādu iemeslu dēļ, censties apgūt šo līdztiesīgo tēva lomu. Man liekas, ka tas, protams, ka tas ir brīnišķīgi, ka tas noteikti ir pietiekami maz procents. Jā, lielā mērā tas, ko tu aprakstīji, kā reizi saskan atkal ar to, ko mēs te runājām iepriekšējā teltī, un proti, ka cilvēki sanāca kopā, kaut ko sāka darīt,
apprecējās, neapprecējās, nav svarīgi, piedzima bērns, un tad viņi nonāca apstākļos, kur viņi izrādās, nav runājuši, nav vienojušies, nav parakstījušies uz to. Un tad sākas šī diskusija, problēma, un tad vienalga, un principā nevis kaut kādas tur attiecību vai ikdienišķu sīkumu karš, bet vērtību sadursme. Tā vērtību sadursme, kas arī šeit mums kaut kādās replikās parādas, kuru mēs varam atrisināt, neatrisināt, ja, cik inteliģenti esam, neesam, saprotam, nesaprotam vispār, par ko ir runa un tam līdzīgi. Tādā ziņā, tā ir arī droši vien tā lielākā problēma, ja tie cilvēki pirms tas ir gandrīz pateicu kaķi paņemt, bet nē, tas ir tā kā daudz pa daudz, tā kā pirms, tā kā izrunāt par to ne tikai, kā mēs dalām savu pirmo rēķinu, bet kā mēs abi divi tiešām par to jūtamies labi, kā mēs to pirmo rēķinu dalām. Un tad pēc tam visu to pārējo, ja viņi to iemācīsies pašā sākumā darīt, droši vien viņi spēs arī izrunāt un saprast, ko viņi viens no otra sagaida. Varbūt šī konkrētā sieviete tiešām grib būt māte un virtuvē. Varbūt šis konkrētais vīrietis grib būt tēvs, apgādnieks. Varbūt šis konkrētais vīrietis grib būt mājās un mieriņā un uķināties ar bērnu. Varbūt viņam grib strādāt un vispār tad gal galā nav saprotams, kāpēc viņi nevis kaķi paņem, bet rada bērnu. Tāpēc, ka teica, ka mums ir jāceļ demogrāfija, bet ko mēs tālāk ar to darīsim, viņi nav izdomājuši. Ja? Tā kā droši vien te mēs nonākam pie tā, ka cilvēkiem vienkārši jāmācās sarunāties, un tad mēs nonākam pie tā, ka tie vīrieši, daudz mazāk tie zēni, jaunie vīrieši, jaunie puiši nemāk runāt, ar viņiem nav runāts, viņiem nav bijis šo te mentoru. Ir tāda brīnišķīga organizācija Mentor LV, kas mēģina piesaistīt mentorus dažādā mazāk aizsargātu sociālo grupu jauniešiem, un viņi meklē mentorus vīriešus jaunajiem zēniem. Kā jūs domājat, cik viegli ir atrast mentorus vīriešus zēniem? Tā kā cik? Jūs varat pacelt šitos te. Jā, uzdodu jautājumu. Vai ir viegli atrast mentorus vīriešus zēniem? Jā, tieši tik sarkana ir tā realitāte. Un, ja šitas būtu vairāk tāds humora šovs, tad man ir atbilde uz to arī, kas ir īsts vīrietis. Īsts vīrietis ir tāds, kurš nerunā. Un ja mums to vajag reducēt līdz vienam vīrietim, tad viens kārtīgs vīrietis ir tādu vīrieti ielicis, dabūjis iekšā saimā un viņš ir īsts vīrietis, viņš nerunā vispār, viņam nedrīkst. Jā, un es arī paturpināšu, piemēram, par to vīriešiem, ka vīriešiem vairāk jārunā ar saviem jauniešiem. Jā, es arī ar to saskaros dienā darbā, jo man kolektīvā pārsvarā ir sievietes. Jā, un tad man ir jautājums, piemēram, kur tad tie veči ir, jā, kuri varētu runāties ar tiem jauniešiem. Jā. Kā vispār ir ar to? Mēs esam dzirdējuši no citiem ekspertiem, kas uzskata, ka sieviete īsti nevar neko šajā sakarā iemācīt jaunam vīrietim, vai skolā ir pārāk daudz sievietes, un kāpēc viņas tur ir, jo tur ir zems atalgojums. Un vai jūsuprāt, tiešām ir tā, ka ir vajadzīgs šis modelis, šis vīrietis, kurš var iemācīt to veselīgo attieksmi vai... Ziniet, kas ir pa lietu. Te skatīties var divējādi, jā, jo kurš prot atrast kopējo valodu ar to jaunieti vai ar meiteni, vienalga, jaunieti, jā, nav svarīgi, vai tā ir sieviete vai tas ir vīrietis. Jā, šajā situācijā ir pareizi nolikt robežas. Jā, novilkt robežas, jā, jo tā kā jebkurai spēlē noteikumi, jā, un dzīvī tas pats variants, jā, ir savas robežas, kuras tu nedrīkst pārkāpt. Bet jaunieši, ko dara mājās, jā, vai sabiedrībā? Mēs tās robežas cenšamies bišķiņ paplest vaļā, jā, līdz brīdim, kamēr mēs viņas galīgi nolīdzinām. Un tad veidojas šīs te problēmas. Jā, ka mani samācīja tas draugs, tā tur draudzene, jā, es sāku pīpēt veipus, pēc tam ielien iekšā internetā un sākās šitie visi radikalizācijas jautājumi, jā, ka ja tu gribi būt piederīgs mūsu sabiedrībai, aiziet izdari to un to, jā, sadot kādam pa galvu, jā, un tad tu būsi
īsts vecis. Iet runa par to, ja, un šeit es arī saskaros arī pat savā iestādē par to, ka tie jaunieši, kuri ir notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem, ja, viņi dara to pašu, ko arī dzīvē darījuši, ja, ko darījuši savās ģimenes, ko darīja uz ielas, ja, un to turpina dalīt pie mums, ja, un šeit, kā teica, ka jāprot viņus mācīt, un vispār mēs to darām savā iestādē, un runājam, kā uzvesties kādai jābūt cieņpilnai attieksmei pret visiem pārējiem, ja, jo pie mums arī pat, mēs viņiem mācām arī pat elementārās sociālās prasmes, ja, ko ģimenē starp citu, ja, nav iemācījuši pat diegodatā ievilkt iekšā un piešot pogu elementāras lietas. Diemžēl tāda ir tā situācija, un tur nav tikai veči vainīgi, ja, tur arī sievietes ir vainīgs, ja, pie tā visa. Ja, jo, pieņemsim mājās, ja, kas notiek. Ja, nu aizēju nomazgāt raukus. Ja, es pēc tam. Nu aizēju nomazgāt raukus. Nu es pēc tam. Nu galu galā mamma ko dara? Pati aiziet nomazgāt raukus. Lūdzu, maisam gals vaļā. Aiziet manipulācijas nākotnē. Nu, tas ir tikai tāds maziņš moments. Nikita, es tev gribēju uzdot to pašu jautājumu. Varbūt jau Andris, piemēram, saka, ka, varbūt tā nepilnās ģimenes situācija, kur nav tas tēvs, vai tas nav kaut kāds ietekmējošs faktors. Nav. Vismaz es savā pieredzē saku to, ka tas nav tas faktors, ja, ka tur obligāti jābūt ir diviem, ja, jo tādā pašā veidā arī vientuļā māte var audzināt normālu bērnu. Jā, bet es saku, šeit vienkārši jāskatās, cik tās robežas tiek ievērotas. Kā ir ar tām autoritātēm jaunu vīriešu dzīvē? Tam ir jābūt vīrietim tur obligāti klāt, vai tas vienkārši ir vēstījums, kas ir būtisks? Nu, no manas puses, es tādā ziņā pievienojos, ka piemēram, par skolotājiem ir labs skolotājs, vienalga kāds viņam ir dzimums. Bet, runājot par to, vai viegli, vientuļam vecākumu uzaudzināt, var, bet tas ir grūti, jo tev ir jāpilda divas pretrunīgās funkcijas. Ja, tad no mūsu psihiskās attīstības viedokļa, tad šis raustās mikrofons. Tad viena funkcija, ko tāda tradicionālajā ģimenes modelī, dabiski biežāk ir pildījusi sieviete, ja, tad tā ir tā agrīnā, tāda pasargājoša funkcija, ja, tad, tā kā, kuras uzdevums ir tiešām pasargāt zīdaini, kas ir absolūti atkarīgs, ja, tad beznosacījuma mīlestība, zibenīga reakcija uz visām vajadzībām, cik vien iespējams, ja, tad, un sargāšana. Un, ja mēs runājam par bioloģiju, protams, ka zinām mērā daba predisponē. Ja, tad sieviete, kas ir dzemdējusi, pēc dzemdībām mandele, amigdala mainās neatgriezeniski. Ja, tad tā sarkanā lampiņa mūsu smadzenes, kas dod signālu par trauksmi. Ja, tad, un tas mātes satraukums un tendence pāraprupēt, ja, tad, tur kaut kāda bioloģijas pila ir, bet, protams, lielākā daļa tā ir sociāli konstruēta, bet tas ir tāds viens no uzdevumiem, kas ir svarīgi zīdaiņa izdzīvošanai un bērna normālai attīstībai tālāk. Ja, tad, ja mēs runājam par to tālāko funkciju, ja, tad, tā klasiski mēs sakam, ka the father is the law. Ja, tad tālāk, tā tēva tradicionāla funkcija ir bišķiņ cita, ja, tad, un tā ir mazāk par to sargāšanu, ja, tad, bet tā ir iedrošināšana, ja, tā kā, dari, ja, tad, un robežu likšana, ja, jo, un vienam cilvēkam, un robežas ir super svarīgas attīstībai. Nav iespējams izdzīvot bez robežām, ja, tad nav iespējams normāli attīstīties. Un, protams, ka problēma būs, ja ar abām šīm funkcijām, ja viena ir iztrūkst vai netiek realizēta, tad tas būs problemātiski bērna psihiskai attīstībai un būs saistīts ar riskiem. Un skaidrs, ka vienam cilvēkam, un tas nav piesaistīts dzimumam, ja, tad vienam cilvēkam vienkārši sevi iemiesot un vienmēr veiksmīgi sadalīt un izpildīt abas šīs funkcijas, kas bērna attīstībai ir nepieciešamas, tas ir izaicinājums. Ja, tad, protams, ka tas nav neiespējami, to var izdarīt, ja, tad, bet divatā vai plašākā kontekstā mēs nerunājam tikai par vecākiem. Ja, tad, ļoti labi, ja bērna dzīve ir citi pieaugušie. Ja, tad ir
skolotāji, ir treneri. Ja, tad mēs runājam tikai par funkcijām, un svarīgi, ka šīs funkcijas tiek izpildītas. Ja, bet tas, ka Caina nestrādā, respektīvi strādā ļoti maz vīriešu, atkal tā nebūtu problēma, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds indikators. Tas norāda uz kaut kādu problēmu, ja tad mūsu izglītības sistēmu, mūsu, ieslodzījumu. Es to vērtēju kā tādu kaut kādu signālu par kaut ko. Reāli pēc būtības arī paņem paskatāmies. Šeit to, ka pie manis strādā pārsvarā, lielākā daļa sievietes tagad jau ir pār pa 50%. Tas ir viens, bet ne tikai pie manis tā problēma ir. Tā problēma jau reāli visā sistēmā. Valsts policijā, pat arī armijā jau ļoti daudz arī paliek sievietes. Un tad jautājums, kur tie veči palikuši, jā? Momentāli. Jā, tāpēc šeit šī situācija nav no tā izglītības, viss ir atkarīgs. Varbūt vienkārši tādā pašā veidā, varbūt sievietes kaut kādā veidā grib pašapliecināties to, ka viņas arī to visu var, ja, un tāpēc arī varbūt tās arī rezultāts tam visam pasākumam ir. Es vēl gribēju atgriezties pie tās iepriekš skatās tēmas, Laura, varbūt tev ir komentārs par to, kā tēvi spēja veikt šo funkciju, par ko Nikita runāja, kas kādam ir jāveic, principā, par to aprūpu. Jā. Tev vajag paņemt to. Jā, respektīvi, no tādas... tā mehānisma viedokļa, kā Nikita aprakstīja, tas tieši tā ir. Tas, kur tā sociālā funkcija varbūt vai loma vai iespējas nāk iekšā, ir caur to, ka tādi, ja pieaugušie cilvēki kļūst izglītotāki, apzinātāki, vairāk praktizē šīs lietas, tad viņi spēj labāk šo te bioloģiski noteikto plaisu tomēr mazināt. Vai ne? Un tas praktiski ir iespējams un notiek. Tas, kāpēc mēs runājam par to kā par problēmu, jo liels vairums mūsu sabiedrības ir dzīvojuši un turpina dzīvot pilnīgā autopilotā, kur, piemēram, kur cilvēki vienkārši darīja, kā mācēja, un turpina darīt, kā māk un kā viņiem sanāk. Un tad, ja sanāk labāk, nesanāk labāk. Tajā brīdī, kad cilvēki sāk nākt uz kursiem, sāk lasīt, mācīties, izglītoties, viņi spēj tieši caur šo te socializēšanos, caur izglītību, intelektu un prasmju attīstīšanu, šīs te problēmas mazliet mazināt. Ka tas nenotiek tādā ātrumā, kā tas būtu vajadzīgs, lai mēs izglābtu šo pasauli, tas tā kā, varbūt arī tā var būt no vienas puses, no otras puses, cerams, ka taisnība ir tam, ko Nikita pašā sākumā teica, ka, te nav nekā jauna šajā pasaulē, un arī ar sociāliem tīkliem mēs neiznīcināsim pasauli. Andrej, tev ir sajūta, ka ar liberālu mediju starpniecību var nodot šo pozitīvo vēstījumu, vai, kā mēs arī ar tevi runājam par to, ka varbūt ir nepieciešams, lai šādu saturu veidot vairāk vīrieši, un varbūt tas nenotiek tādā mērā, kā vajadzētu, bet varbūt tam nav jābūt obligāti vīrietim, kurš par to runā. Man ir kaut kā sajūta, ka mums pietrūkst dažāda veida pozitīvas vīrišķības reprezentācijas. Man ir tāda sajūta, ka mūsu ideja par to, kas ir tāds veiksmīgs, kaut ko labu izdarījis vīrietis, ka tā ir diezgan tāda monolīta un vienveidīga ideja. Viņš tur pelna daudz naudu, iet uz sporta zāli, un viņam ir sieva un ģimene, vai ne? Bet ja mēs domājam par to, kas ir veiksmīga sieviete, tad tā ideja ir kaut kādā ziņā feminisms, viņa ir atvēris daudz plašāk. Sievietē ir vairāk iespējas, kurās justies veiksmīgai, man šķiet, kopumā sabiedrības acīs. Un man šķiet, ka tad ir kaut kādā veidā jārada vīriešiem arī šī ideja par to, ka viņi var just un sasniegt to piepildījumu savā dzīvē dažādos veidos, un iespējams, ka tad arī zūd kaut kāda frustrācijas daļa par to, ka tev neizdodas sasniegt to veiksmi tajā vienā konkrētajā veidā. Un es pieņemu, ka tās
mizogīnās domas rodas arī no šīs frustrācijas par to, ka tev kā veiksmīgam vīrietim vajag to sievieti vai ne, bet viņi tur nevar dabūt, un tad tas iespējams pāraug tajā virzienā. Bet jā, man tāpēc šķiet, ka tā kā mums ir nepieciešami kopumā dažādāki modeļi, dažādāki tie vīrieši, uz kuriem skatīties, un es domāju, ka tā ir, ka sievietes varbūt mēģināt repackageot feminismu, rādot vīriešiem visas foršās lietas, ko viņi arī no tā var iegūt, bet gal galā man šķiet, ka vīriešiem ir pašiem jāprezentē tā vīrišķība foršā veidā, lai citi tam ticētu. Paldies. Man atkal liekas, es visu laiku, varbūt tie ir mani algoritmi, es visu laiku redzu ļoti daudz tādu feminismu vēstījumu, kur sievietes mēģina tiešām tā kā iepārdot, cik forši tagad mums visiem būs, un tā kā tev arī būs forši, un pasties tu varēs to, un tā kā arī mēģināt tā kā atvērt to, un man visu laiku liekas, un kāpēc viņi tāpat tās seko tam Andrew Tate vai kodam Jordan Peterson, kāpēc viņi sauc tos vīriešus par bīta, un tā kā varbūt viņiem tiešām nepietiek ar to, ka sievietes saka, mums tas arī tik patīk, ka tur tā kā tiešām droši vien, ka īstenībā nē, tāpat tās tev beigās labāk patīk. Varbūt, Linda, kā tev liekas, mums ir izdevies tāds slikts vēstījums, vai vienkārši viņi netic tikai sieviešu balsīm? Nē, es domāju, ka tā problēma bišķīt ir tajā, ka mēs gan sievietes, gan vīrieši dzīvo tajā patriarchālajā sabiedrībā, un ja sievietes ir tā kā pieņēmušas par to, ka veiksmīga sieviete var būt visāda, tad es neesmu pārliecināta, vai vairākums sieviešu ir pieņēmušas, ka arī veiksmīgs vīrietis var būt visāds. Jā, jo, es esmu viens tāds džeks Instagramā, kam es sakoju, ir tāds ar mazu bēbīti, un viņš taisa ēdienus, un viņš nav tā kā baigi tur tā kā uzkačājies, bet viņš vienkārši foršs džeks, kas taisa vakariņas ar bēbīti, vai ne? Tā stilīgi, viss ir forši. Man liekas, lūk, šī tāda repagačotā tā vīrišķība, cik viņa var būt dažāda. Bet, kā mēs jau visi tajā piedalāmies, mēs tos vīriešus stumjam tajā rāmī iekšā, bet tas ir saistīts ar to hierarhiju. Es domāju, tā kā vīrieši tomēr ir tajā struktūras augšpusē, un tādēļ viņiem daudz mazāk vaļības tiek dots. Mēs esam tur, teiksim, kaut kur pa vidu starp suņiem un vīriešiem. Labi, es te jokoju. Bērni ir zemāk. Bērni jau tad. Tā, līdz ar to šis, bet man liekas, kas man likās ļoti labi šajā diskusijā, par ko mēs runājam. Man liekas, ļoti nepareizā virzienā iet saruna par to, kur tad ir palikuši vīrieši izglītības sistēmā un sociālajā sistēmā. Un parasti tas viss kaut kā pagriežās pēkšņi tā kā sievietes ir sačakarējušas sociālo sistēmu, sievietes sačakarējušas, cik tiesnesis visas sievietes, prokurors sievietes, skolotājs sievietes, pie visi vainīgas. Tāpēc viņas ir tā kā kalpritiši tam visam. Bet problēma ir tajā, ka tur vienkārši zemas algas, tur sievietes, jo mums nepatīk nauda, vienkārši mēs par garīgām vērtībām satraucamies vairāk. Ja mēs stāvam tam pāri. Es atceros, Nē, bet vienkārši tā, tur ir šitas te, kad vienkārši vīriešiem, viņi arī neiet uz tādiem amatiem, tāpēc, ka vispārējie viņiem saka, ka tev būs par ģimeni jārūpēs, tu idiots, es tu kā skolotāji esi strādāt, tu liek no ko darīt. Tā, un līdz ar to viņi tiešām tur nav, tas ir saistīts gan ar kaut kādām sociālām lietām, gan ar algām. Un man personīgi gan šķiet, ka būtu vairāk jābūt vīriešiem skolotājiem skolās, jo, tas ir bišķi kaut kāds arī cits, tā kā skats uz pasauli, man liekas, viņš ir vajadzīgs, un viņa pietrūkst. Bet gribētos, lai arī tā kā nebūtu tā, kā ir manā pieredzē, ka tā kā, no tiem diviem skolotājiem viens toči krīps. Kaut kas dīvains arī šeit tiešām notiek. Es pavisam īsi varu tikai piekrist. Ir mums ziemeļos Somija, brīnišķīga valsts, kur to vīrieši ir tajās visās jomās drusku vairāk, un tur ir arī organizācijas, kuras rūpējas par vīriešiem. Viņiem pat ir izstrādāt, Somijiem ir riktīgi forši, Zviedriem grūtāk ar to iet, bet Somijiem riktīgi forši, viņiem ir, viņi ir izveidojuši jaunu, un viņi seko līdzi tajā organizācijā tam, kā ar šo te
te mūsu galveno pieteikto tēmu reāli strādāt. Bet tas ir tāpēc, ka tur ir nauda reāli, tāpēc, ka vīriešiem savukārt ir vajadzīga nauda, viņiem patīk nauda, mēs darām visu naudas dēļ, precīzi, mums tas garīgums tā tā kā, jā, ja ir kāds gatavs mest vīriešu lietām virsū naudu, tad arī būs rezultāts. Tas ir tāda pavisam īsā, vulgārā, sarkastiskā atbilde uz šo. Tad mēs zinām, ka ir šīs ekstrēmismu platformas tieši saistē dažādi vīriešu tiesību aktīvismu grupas, pick-up artists, incels, un tad ir dažādi tādi tā kā vīrišķības kursi, kur tu ej mežā un cērt malku, kā Linda stāstīja. Es domāju par tiem malkas ciršanas kursiem, vai tiešām tas ir tas, savā ziņā tas tomēr ir tā kā ceļš apakaļ pie tā tradicionālās vīrišķības izpratnes, vai ne? Vai es domāju, vai mums ir kaut kāda, varbūt mēs varam kopīgi padomāt par kaut kādu saturu šiem kursiem, vai saturam, kuru, nezinu, mēs mēģinam publicēt SSLV, kas ir tas pozitīvais saturs, mēs esam ļoti spējīgi nodefinēt, kur ir problēma un kā nevajadzētu būt, bet vēl bez tiem meža kursiem un tādiem pavisam ekstrēmiem online grupējumiem, kas tev vienkārši ielēja eļu tajā tavā negatīvismā, kurš tev jau ir pret feminismu un pret savu vietu šī brīža pasaulē, kas vēl tas varētu būt? Ir jāsāk ar to malkas ciršanu. Un, ja tie džeki ja viņiem būtu iespēja aiziet kaut kādā jomītē, un es tagad nejokojos, bet tiešām, ja būtu Tinderis, kur džeki var atrast omītes, kurām vajag sacirst malku, nevis iet darīt visu to, ko viņi dara tajos online platformās, jau būtu daudz labāk. Jo to vajadzību, kuru Nikita nosauca, to bioloģiju, mums vajag apmierināt. Un tad, kad tā bioloģija ir kaut cik apmierināta, tad jau mēs varam iet tālāk un to vīrieti, puisi socializēt un ieraudzīt, parādīt, ka viņš var daudz ko vairāk. Viņš var arī pie tās omītes iemācīties, varbūt omleti cept pēc tam, visu kaut ko tādu. Bet tas tā kā, es to nopietni saku. Kas ir tas saturs? Tur jau ir kaut kāda, lekcijas un tam līdzīgi. Bet tur nevajag lekcijas, tiem cilvēkiem vajag darīt. Galvenais viņiem vajag pirmkārt tikt ārā no tā interneta un sākt darīt kaut kādas normālas lietas. Un te grassroots kaut kādi paņēmieni, kuri mums Latvijā ik pa brīdim ir bijuši, ir tas galvenais vispār, kā mēs nepazaudēsim šitās te nākamās Saeimas vēlēšanas. Man liekas, es biju uz vienu prezentāciju British Council, un viņam ir tie kopienas centri, un tur bija tāds foršs stāsts par to, ka ar sieviešu iesaistīšanu kopienas darbā vispār nav problēma. Viņas tur tā kā ātri iesaistās, bet baigā problēma ir tie vīrieši. Un tad viņi ir tā kā koncentrējušies, meklējot labākos veidus, kā iesaistīt vīriešus, un tad ir secinājuši, ka tiešām šitie te tā kā, tā tad ir jāremontē māja. Vajadzētu ar traktoru atbraukt, tur tā kā kaut ko tur nošķūrēt. Tad viņš vienreiz atbrauc, tad viņš otrais, tad trešo, un tad caur tādām darbnīcām. Bet atkal es šajā klausos, kā mēs par to runājam, un tas ir tik super patronizing. Vienkārši tātad mums ir šīs te problēma vienības, kas netiek galā mūsu sabiedrībā ne ar ko. Kā mēs varam šiem mazajiem nabadzīņiem palīdzēt? Tā kā, labi, ka jūtas te vīrieši par šo runā, bet man kā sievietē es par to runā, tā kā, kā palīdzēt nabaga vīriešiem, tas man liekas, ka bišķi tā kā bišķi, tā. Bet tas nav tāpēc, un piemēram, man pat vīrs reizēm paprasa, tev neliekās, ka es esmu mazāk seksīgs, tāpēc, ka es gludinu veļu, vai tur bērnu liek gulēt vakarā, un tad man tāds, es ar to lepojos, bet ja tāds tā kā cilvēks, kurš visu laiku klausās tajā, ko es runāju katru dienu, joprojām reizēm tā kā par šo nav pārliecināts, vai es neaiziešu pie kaut kāda. Zini, tu vari lepni būt, jo tavs vīrs arī gludina, ja? Es arī adīt proti, ja? Tāpēc šī situācija es arī no tā nekautrējās. Ja? Adīšanas Tinderis, kur tu uzēd džempers sievietēm. Mani mamma ir iemācījusi savā laikā, ja? Andrej, kāds ir risinājums praktiskais? Jo šeit arī tieši runājot par šo te, tā kā teica, jā, par tādām foršām lietām tieši varbūt arī ir vērts arī padomāt arī sociālajos tīklos un internetā, jā, jo, protams, ka jaunieši vienalga, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete, jā, viegli ko uztvert, negatīvo.
Jā, pozitīvās lietas mēs kaut kā uztveram diezgan kūtri. Jā, un tāpēc tur ir tā problēma. Varbūt tieši tādā sociālajā vidē jārādīja tādi apstākļi, lai vienkārši, nezinu, tas ir vēl no augstākām matērijām, varbūt jāiet runa par to, jā, ka, nezinu, kaut kādi filtri jāliek ir virsū, jā, vienkārši, lai to negatīvo vienkārši nelaiž cauri, jā, bet, uz tā jau nevar nopelnīt naudu. Jā, diemžēl. Andrej? Man vajadzēs, lai atkārtoju jautājumu. Mēs runājam par tādiem praktiskiem risinājumiem, par iespējamo kursu saturu, varbūt iespējamo mēdīju saturu, kas būtu kaut kas pa vidu starp online ekstrēmismu un meža kursiem. Man šķiet vienkārši cilvēkiem ir jāpavada kopā laiks un jāsarunājas. Svarīgi, jā, dzīvē. Un svarīgi, lai tie nebūtu, man šķiet, arī tikai vīrieši, kur to laiku pavada kopā un sarunājas. Man šķiet, ka man nav nekāda ģeniāla risinājuma šai problēmai. Andri? Visi jaunais ir labi aizmirsts vecais, jā. Kā saka, likvidējam internetu. Tad viss būs kārtībā. Jā, protams, ka, tā kā arī teica, vairāk jāsarunājās. Jā, jo pēc būtības mēs kaut kā esam aizgājuši tādā virzienā, ka mums ir tās tehnoloģijas krietni svarīgākas nekā elementāra pilspalva rokās, jā, un kaut vai viens otram vēstules var uzrakstīt, jā. Un šī gadījumā tas būs krietni feināk, jā, un pozitīvāk, un dvēselē paliekoši nekā kaut kādas tehnoloģiskās iekārtas, ko tu redzi internetā. Nikita? Pēc brītiņa mums būs jautājumi. Es domāju, ka diez vai mēs varēsim likvidēt internetu. Bet tas, ka attīstoties, ejot arī tai tehnoloģiskai attīstībai, attīstoties digitālajai videi, ka kaut kas ir mainījies ikdienā un ka daudzas no tām iepriekš pastāvošām iespējām socializēties, vienkārši vietām, kur cilvēki, ja tad tai skaita ir jaunie vīrieši varētu pozitīvā veidā socializēties, ka tas ir izzudušas, es domāju, ka tas ir fakts, un tad priekš manis vienmēr šis jautājums ir, ka mums ir jāveido tad atkal šīs iespējas attiecību veidošanai, socializācija, tad, un vienkārši mēs runājam par jauniešiem dzīves iespējas. Ja, tad, un šeit, man liekas, ka nekur nevar likties bez izglītības sistēmas funkcionējošas, iekļaujošas interešu izglītības, ja, tad, jo vislielākas problēmas, ar ko es ikdienā praktiskajā dzīvē un praksē saskaros ar tiem jauniešiem, kuriem ir, vielu lietošana, problemātiska uzvedība, tas ir totāls iespēju trūkums viņu dzīvē. Kādas ir viņa alternatīvas? Ja, tad, Jā. Es gribēju piebilst, ka internetu mēs nevaram likvidēt, bet man šķiet, ka mēs varam mēģināt to padarīt drusku labāku. Proti, manuprāt, ir jābūt daudz kritiskākiem pret algoritmiem un to, ko tie dara ar mums un kādās interneta stūros tie mūs dažkārt mēdz ieslodzīt. Un šeit, es nezinu, varbūt mums ir jāmēģina veikt kāds spiediens uz vai ne big tech, sakot, ka mēs gribam mūsu garlaicīgo internetu, nevis šito te atkarību raisošo un tādu internetu, kurā mēs viens otru redzam, pat ja šķiet, ka tas varētu neinteresēt baigi. Jā, es izstāstīju par to Somiju un nepateicu neko īstenībā. Bet tā viena lieta, ko tie Somi dara, piemēram, tad viņi ir rekrutējuši čuparģekiem, kuri iet tur, kur ir tie jaunie vīrieši. Un proti viņi iet online gaming un kaut kādos šajos te vietās, un tur viņi čato un runā un spēlē kopā ar viņiem un veido šo te, respektīvi vismaz pavairot tos vēstījumus, kurus tādas veselīgas vīrišķības virzienā viņiem vēlas izdarīt. Un viņiem tas ir labi sanāk. Ja? Un ko tas nozīmē arī, ka tātad tur ir pieaugušie cilvēki, kuri ir gatavi
par to interesēties, to darīt, tajā iesaistīties. Nevis pieaugušie cilvēki, kuri vienkārši pasaka, tas, ko jūs tur darat savos tajos visos Xboxos un visus pārējos, kā sauc, ka tas ir vienkārši mēsls, un jūs vienkārši tērējat savu laiku un vienkārši nokurinat savus smadzenes. Ja? Tas būtu atkal tas ir vēstījums mums pieaugušajiem cilvēkiem. Pirmkārt, kāda ir tā mūsu attieksme un ko mēs vispār par to zinām. Ja, jā, internetu mēs nenogalināsim. Pirms 20 gadiem bija ferma, visi audzēja šito te. Tagad ir Grow Gardens. Tā ir tā kā populārākā viena no spēlēm, kuras, kā es saprotu, notiek jaukas lietas. Cilvēki audzē dārzus. Un būtu baigi forši, ka pieaugušie cilvēki ar saviem jauniešiem par to runātos, ar saviem bērniem, jauniešiem par to un kopā varbūt audzētu un sarunātos un par to kultūru un par to dalīšanos un par to kaut kādu zakšanu un ko tur vēl nevar darīt, runātu, nevis ļautu vienkārši tam visam notikt, it kā tas uz mums neattiektos. Tā kā tās ir ļoti praktiskas lietas, kuras mēs varam darīt. Atkal, ir vajadzīgi tikai kaut kādi cilvēki, kuriem ir laiks, gatavība to sāk darīt, sākot ar mani, tevi un tevi. Paldies. Varbūt vēl kādam no jums ir pēdējais komentārs, un tad dosim iespēju uzdot jautājumus. Man liekas, ka ir vēl jāpiebilst tas, ka, ja mēs gribam sasniegt tos jauniešus tajā internetā, tad pirmkārt tas notiks tikai audiovizuālā veidā, vai galvenokārt audiovizuālā veidā. Un tas nozīmē, ka tieši šādam jauniešu saturam, audiovizuālam arī ir nepieciešams finansējums, kurš mēdījiem, kuri šo saturu izplatītu sociālos tīklos, nenestu sevišķu peļņu vai nekādu peļņu, tāpēc šeit runa ir par kaut kādiem projektu konkursiem un tam līdzīgām lietām. Linda, varbūt tev? Jā, es nezinu. Es domāju, ka tur svarīgs šis jautājums bija par tiem algoritmiem, bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, ka visi lielie sociālajie tīkli samazina moderātoru dzīvot, cilvēku moderātoru skaitu, izņem ārā ar vien vairāk un vairāk dažādu tematu no tā monitoringa, līdz ar to tas kļūst ar vien pieejamāks. Tā kā tur ir kaut kāda problēma. Viņa tikai sāsināsies īstenībā saistībā ar to, kādu veidu saturu mēs redzam sociālajos tīklos. Bet tā lieta ir tāda, ka jaunieši jau ir pavisam citos sociālajos tīklos, un tas nenozīmē, ka mēs vienkārši, es domāju, ka tur arī ir kaut kāds vecuma šis aspekts, ka liekas, ko viņi tur sēž tajos telefonos, bet viņi jau lielākoties tur ir kaut kādās savās iekšējās tur komunās un sazinās, un tā kā agrāk es rakstīju draudzenēm vēstules, un ko sēdēja tā kā 4 vai 5 stundas pie telefona un runāja ar klausuli, un tad viņi vienkārši visu laiku facetimeoja 5 stundas, arī kāda starpība. Bet man patīk tā ideja par to, ka tie vīrieši ieiet iekšā tajās gameru komunās, un tad tur tā kā. Es vienkārši uzreiz domāju, kāds ir tās sarunas. Vai nošaujam šo. Es šodien sievai pusdienas uztaisīju un nomainīju bērnam autiņas. Ko tu izdarīji savai sievai? Tā, tagad šaujam šito nost, jā. Tā, visdrīzāk es tā domāju. Varētu būt forši. Paldies jums. Nikita vai Andra, vēl ir kāds pēdējais vārds? Ok, tad Andri. It kā nav, jā, visu it kā pateica. Protams, ka mēs varam to internetu, nebija tā domāts, ka es esmu par internetu likvidēšanu kā tādu, jā. Tas bija vienkārši pirmais tās gans. Protams, ka mums vienkārši to internetu, vairāk sociālos tīklus jāpadara pozitīvākiem. Jā, un tad pavisam, protams, ka es domāju, ka tās negācijas mums pašas pa sevi vienkārši atkritīs. Paldies. Skatītāji? Lūdzu. Okay. Paldies. Paldies par foršo diskusiju un vērtīgo diskusiju. Es vēlējos uzdot jautājumu par to, ko jūsuprāt mēs ik viens varam darīt, tādu, iespējams mazu, iespējams lielu ikdienas rīcību, lai mazinātu jaunu vīriešu radikalizāciju. Un varbūt es vēlējos sākt ar jautājumu Nikitam, saskaņā ar pētījumiem, ko es esmu lasījis par to, ka jauni vīrieši individuāli ir rūpīgāki un vairāk vēlas mīļumu, savukārt
grupu kontekstos biežāk izrāda tā saucamās toksiskās maskulinitātes uzvedības. Kas ir tas, ko mēs varētu darīt šādos kontekstos, vai ir, teiksim, kaut kas, ko mēs kā līdzcilvēki un vai mēs jauniem vīriešiem varētu modelēt kaut kādas konkrētas uzvedības. Un varbūt, Nikita, ja jūs varētu sākt un varbūt arī padot tālāk tiem, kuriem ir kādi ikdienas ātrie knifiņi vai haki, ja kaut kas tāds ir, ko mēs varam darīt, lai mazinātu negatīvās uzvedības un vairotu pozitīvās. Paldies! Tāds ļoti vienkāršs, globāli par bērniem runāt, bet tas, piemēram, šajā kontekstā. Tad ikdienas dzīvē, es, jebkurš no klātesošiem, vajadzētu uzņemties rūpes par kādu jaunu vīrieti mentorēšanas, tad, lai nebūtu tā, kā Mentor LV programmai ir ļoti, ļoti grūti piesaistīt, jo tas tiešām var mainīt, un tu jau pieminēji, tiešām tādi dati ir par to grupas dinamiku, mēs varam tur domāt, evolucionāri un atgriezties pie citām primātu grupām, kā tas funkcionē, un tur ir skaidrs, ka liela loma vispār grupas kultūras veidošana ir tam vadītājiem, grupas līderim, un attiecīgi droši vien, ka būtu svarīgi, ka ir tie paraugi, tie pieaugušie, kas veido un vada šīs dažāda veida vides vai grupas, kur jaunie vīrieši atrodas grupā, sporta komanda, tad futbola komanda. Milzīga loma ir trenerim un tam, ko viņš dara, kā viņš uzvedās, tāpat mēs runājam, par skolas klasi vai jebkuru citu vidi. Līdz ar to, droši vien, ka mums ir jāsāk ar pieaugušiem un ar viņu uzvedību. Vēl kādam ir knifi, ko ieteikt? Vēl bija jautājums? Nē. Vēl kā? Ok. Es mēģināšu izvērt kaut kā cauri. Man likās šausmīgi interesanti tas, ko Nikita un Andrejs minēja par augmodeļiem, un es saprotu to ka jābūt īstajā dzīvē, jābūt kā labiem tēviem, labiem sporta treneriem un tā tālāk, bet man liekas interesanti tas, ka interneta vidē man kā kādam, kas ir kaut cik tur visu laiku esoši un dzīvojoši, nav īsti pozitīvi, varbūt teikt, liberāli maskulīnas figūras. Es varu nosaukt vienu, kas ir tieši Hasāds Paikers, kas ir ļoti, varētu teikt, kreis politiska figūra amerikāņu. Un tas ir vienīgais, ko es varētu nosaukt. Tas man nav neviens cits konkrēti. Un ja skatos uz labējo sānu, es varu nosaukt ļoti, ļoti, ļoti daudz, pat ar to, ka es nepavadu savu laiku tur. Tas ir tas bišķiņ, ko es pieminēju. Man liekas, ka tāpēc, ka ir viegli balstīties tai iepriekšējā maskulinitātes paradigmā, kas ir gadu simtiem esoša, un tā ir zināma un pārbaudīta recepte, kura ir ļoti viegli sekot. Ja mēs runājam par kaut kādu jaunu priekšstatu kontekstā ar līdztiesību, kontekstā ar feminismu, tad feminismu teoriju, liberālām vērtībām, tad es domāju, ka tur ir problēma, ka mums nav šīs pašiem konstrukts. Kā tad izskatās tas labais jaunās vīrišķības piemērs? Tad, man nav cits atbildes, varbūt, nezinu, Linda. Es arī par šitos daudz domāju īstenībā. Kur viņi ir? Kur ir tie liberālie, stilīgie, foršie politiķi vīrieši? Jo sievietes ir, vai ne? Bet vīriešu trūkst. Un, es domāju, ka tas ir bišķīt saistīts. Tas ir tā kā iespējams saistīts ar to, ka liberāliem politiķiem, tā kā viņi parasti ir bijuši daļa no tā establishment un varas, viņiem ir daudz mazāks areāls, kurā viņi var izrādīt personības pazīmes. Viņi daudz nedrošākā vidē. Saprot, tad, kad tu, mēs visi, gan jau, ka iedomājamies tad par, Šleseru, jā? Viņš ir tā kā, viņu neierobežo
īsta vara, kas viņam būtu, neierobežo tā kā taisnības vai melu teikšana. Viņam ir daudz brīvāka tā kā darbības, tas, ko viņš var darīt, vai ne? Bet tad mēs iedomājamies Rinkēviču, vai Hosam Abu Merī. Tie ir cilvēki, kas ir tā kā, kam ir vara, kas ir visu laiku netik stabila arī, vai ne? Visu laiku ir vēlēšanas, mums pēdējos gadus ir non-stopā vēlēšanas. Un viņi sevi ir tik ļoti nosterilizējuši, ka viņi, un arī sievietes politiķis, kas ir tajā liberālajā pusē, ne sevišķi Latvijā, tāpēc, ka tur ir daudz visādi citi iemesli. Vienkārši tie politiķi ir sevi nosterilizējuši līdz tam brīdim, kad viņi vairs nevar būt tā kā kaut kādi jocīgi drusciņi, vai ne? Jancīgi. Un tad, kad viņi mēģina, tas izstāst tā kā šausmīgi dīvaini, tad viņi tur mēģina kaut kāds tās dejas dejot, un tu skaties, domā, labāk varbūt tomēr pie galda paliec sēdi. Un es īstenībā par šito daudz domāju, ka tur kaut kas ir arī, kaut kam būtu jāmainās saistībā ar šo, bet tas ir saistīts, es domāju, ar varu un ar establishment un bailēm no varas zaudēšanas, objektīvām turklāt. Tā. Es tikai piebilstot, mazliet ironiski arī zinu, ka Amerikā jau kopš jau vismaz pusotru gadu ļoti aktīvi meklē citu vēl vienu Joe Roganu, bet tikai kreisu, viņiem neizdodas, un viņi neatradīs tā kā cerēt šeit, ka mums kaut kas tāds uzradīsies, būs, un tagad teiks, nezinu, visu tā, tik enerģiski, tik visu tā, tur visus noliks, bet pareizi, tas ir vispār kaut kāds oksimorons, mēģināt to iedomāties, ka mums kas tas vispār tāds būtu. Bet, droši vien tā problēma vēl, tad jaunajiem cilvēkiem, kuri meklē tos paraugus, tikai, vai ir kaut kāds tur, tiktokers, blogers vai kaut kas tāds, kurš sarunāsies ar mani, droši vien tajā ir arī problēma, jo, ja aiziet uz, piemēram, tādu vietu kā bibliotēka un paskatās, tur ir tādas grāmatas ar nezinu, visādām lielām vēsturiskām personībām, kuras ir visu kaut ko izdarījušas, labu, sliktu, par kurām ir rakstīts. Ja, piemēram, ņem un sāk sarunāties ar šo te materiālu, kas ir grāmata, un mēģina saprast, kā viņi domāja, kā viņi veidojās, kur viņi nolohoja, ko viņi sasniedza, kādi bija viņa dialogi, vai viņi bija kreisi vai labēji, vai taisni vai šķībi. Man liekas, ka tas varbūt būtu tāds, bet tas jau tāds, tad es jūs dzēnu uz bibliotēku, nezinu, cik tas ir iespējams. Man liekas, ka mūsu diskusijas kontekstā ir ļoti interesanti, ka mēs tik absolūti plūstoši pārgājām no jautājuma par to, kas var būt tavs paraugs, uz jautājumu par to, kas ir cilvēks ļoti spēcīgā varas pozīcijā, jo tā kā mēs pieņemam automātiski, ka vīrietim tas ir viens un tas pats, vai ne? Vismaz man tā šķiet, jo kas būs tas, kurš tev liksies pietiekami spēcīgs un varens, lai tu uz viņu skatītos kā uz paraugu. Es arī par to padomāju tajā sākotnēji minētajā vēlēšanu sakarā, kur patiesībā ar tām jaunajām sievietēm arī nemaz nav tik labi. Mums tikko bija Polijā, es dzīvoju Polijā, mums bija tikko prezidenta vēlēšanas, un jau otro reizi ar ļoti mazu pārsvaru uzvarēja labējais kandidāts, un man visinteresantākais fakts no šo vēlēšanu raundu bija tas, ka pirmajā kārtā kaut kāds 4% dabūja ļoti kreis kandidāts, un visiem tiem, kas pirmajā kārtā zaudē, ir iespēja publiski izteikties un saviem vēlētājiem tā kā novēlēt, kur tālāk doties, pie kura no tiem diviem atlikušajiem. Protams, viņš pateica, man vēlētāji paši ir saprātīgi, jau zinās ar domu, ka viņi, protams, ies pie liberālā kandidāta, un veseli 25% no viņa vēlētājiem aizgāja pie ļoti labējā kandidāta. Tā kā pilnīgi uz otru pusi, un kad viņiem tā kā jautā, kāpēc, atbildi ir, ka viņš arī tāpat kā tas kreisais bija pagadījies tāds kārtīgs čalis, liels stiprs, un tas labējais arī ir tāds kārtīgs, liels stiprs, garš čalis. Un savukārt kreisais kandidāts ir tāds tāds smalks pilsētas kundziņš. Man liekas, tomēr varbūt, ka tas ir mūsu visu prātos nedaudz, jo tas nav tikai runa par jauniem vīriešiem, kur tā domā, vai ne?
Es gribēju papildināt mazliet Lindas teikto. Es par to nosacītu liberālo kreiso politiķu stīvumu. Man ir tāda sajūta, ka tā kā vienkārši kopumā būt liberālam vai kreisam ir baigi grūti. Tādā aspektā, es vādu šādu mēdīju, vai ne? Un es ļoti labi zinu, ka ir iespējams saņemt pārmetumus par to, ka tu neesi gana pareizi wordingu izvēlējies, tu neesi bijis gana kreis šajā aspektā, vai šajā varbūt pārāk daudz, šajā ir aizmirsta šī viena grupa un tā tālāk. Un man šķiet, ka tā ir, tur ir tāda ļoti liela lavierēšana starp dažādām lietām, kamēr, manuprāt, tajā varbūt labējā pusē ir daudz vienkāršāk teikt pareizo lietu, un tev par to neslānīs. Paldies! Paldies visiem par piedalīšanos, un paldies jums par klausīšanos. Ar to mēs arī noslēdzam šo diskusiju, un es ceru, ka jums kaut kas noderēja un aizķērās prātā. Paldies! Un mēs no ģimenes telts gribam pateikt paldies visiem dalībniekiem, kur bija šeit, nevis internetā. Šī ir skatītākā diskusija attālināta. Mēs esam sasnieguši arī to daļu. Cerams, ka īstos algoritmus cilvēki atrada. Mēs jums sakam paldies kā kārtīgiem vīriešiem un divām dāmām no Cēsu gaļas kombināta, Līgas svētku desa, un bišķiņa inteliģentākam pusē no International School of Latvija, drusku tad tur piezīmju blociņu jūs radošajam un tā, ja? Paldies jums! Un mums Elīna uzzīmē jums visiem portretiņus, lai jūs izskatāties lieliski un jūsu... Paldies!